Re! Viss ēters ir te! Iepriekšējais gads Latvijas lauksaimniekiem bija ļoti dažāds. Graudkopji priecājās par ļoti labo ražu, turpretī piensaimniekiem nedienas sagādāja zemā piena iepirkuma cena, bet cūkopiem Āfrikas cūku mērs. Ko zemkopības nozarē varam sagaidīt no 2016. gada, kas atnāks un ir jau atnācis ar jaunas valdības veidošanu, bet noteikti valdība vēl iespējams tiks apstiprināta. Un to visu jautāsim Lauksaimnieku biedrības Zemnieku saima valdes priekšsēdētāja vietniecei Mairai Dzelzkalējai burmistrē. Labrīt! 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 Paldies, ka esat mūsu studijā tik agri. Ko tad zemnieki sagaida no jaunās topošās valdības un kādām jābūt tās prioritātēm tieši zemkopības jomā? Zemnieki no jaunās valdības, protams, sagaida tādu prognozējumību un stabilitāti. Un lauksaimniecībā tas, kas ir nepieciešams, mums arī ir šī te stabila nodokļu politika, stabils, mērķtiecīgs valsts atbalsts un mūsu interešu aizstāvēšana Briseles gaitiņos. Vai pašreizējam ministram Jānim Duklavam būtu jāsaglabā savs amats? Grūti spriest. Viņš katrā ziņā ir jau kādu zināmu laiku bijis šī amatā. Viņš noteikti pārzina šo jomu. Un, katrā ziņā neesam dzirdējuši par nevienu citu alternatīvu, kurš būtu spējīgs un gribošs šobrīd uzņemties šo amatu. Kāda ir tā sajūta zemnieku vidū? Ko saka par Duklava kunga palikšanu iespējamā amatā? Zemniekiem noteikti gribētos arī nozarē redzēt kaut kādas reformas. Ir lietas, kuras vēl aizvien nav sakārtotas, tā kā varbūt tās ir pagājis tas laiks Eiropas prezidentūrā. Tas, protams, aizņēma laiku. Šobrīd gribētos, lai tiek pievērsta vairāk uzmanība iekšējām, varbūt problēmām un to, ko mēs varam izdarīt šeit Latvijā. Kuras ir tās sāpīgākās lietas, kas nav sakārtotas? Pieņemsim, vakar ar piena lopkopējiem mums bija kārtējā tikšanās un bija neapmierinātība ar piena kvalitātes noteikšanas noteikumiem Latvijā, ar to kārtību, kāda šeit viņi ir, vai pareizāk sakot, nav, par to, ka zemnieki nejūtās pasargāti piena kvalitātes noteikšanā, nav šī te arbitrāžas iespēja. Tādas visādi it kā sīkumi, bet kas veido šo te mūsu darbības nosacījumus. Un, ja atceramies aizvadīto gadu, tad piena nozare smagi izjūta gan Krievijas sankcijas, gan zemo piena iepirkumu cenu vēl jau vairāk. Kāda šobrīd ir situācija? Situācija būtiski uzlabojusies nav. Nedaudz cena pakāpa, bet tagad no 16. janvāra ir paziņojums vairākiem atkal par cenas kritumu. Cena ap tiem 22 eiro centiem par litru grozās. Zema cena. Zema. Latvija un Baltija kopumā netiek ārā no šīs Eiropas zemākās piena cenas bedres. Vai ir tapis skaidrāk, kur tad paliek šī starpība? Piena iepirkuma cena ļoti zema, veikalos tik zema cena tomēr mēs neredzam pircēji. Tā starpība tur arī paliek pārstrādes un veikalu plauktos. Lielākā daļa tomēr veikalu plauktos. Un arī otrdien runājot ar lietuviešu kolēģiem, viņi arī Lietuvā saka to pašu, ka apmēram 22% no piena cenas paliek tikai zemniekam. Normāli būtu 40 līdz 50%. Un tas nozīmē, ka šobrīd kādas ir tās sarunas, varbūt arī ar tirdzniecības ķēdēm, ir vēstas sarunas par to, ka varbūt, lai palielinātu vismaz piena noietu, ir vērts vairāk sekot līdzi? Runājot par Latviju, mēs esam piena eksportētāji, un tas, ja mums arī šīs sarunas izdodas vietējā tirgo ar šiem te lielveikaliem, tas būtiski neatrisina šo te piena cenu, jo vairāk kā pusi piena mums ir jāpārstrādā un jāpārdod eksporta tirgos. Līdz ar to mums šī piena cena Latvijā ir atkarīga no tā, kā mūsu pārstrāde spēj pievienot šo pievienoto vērtību mūsu saražotam pienam un cik labi eksportēt ārpus Latvijas. Un mēs, diemžēl, esam industrija sadrumstalota un šajos te ārējos tirgos
nepieredzējusi varbūt, un dēļ šiem te maziem apjomiem nespēja konkurēt. Tas ir tas galvenais iemesls, kādēļ mums šeit ir šīs zemās cenas. Mēs kā ražotāji mēs esam arī pierādījuši to, ka mēs spējam izdzīvot ar tik zemu cenu. Ir konsolidēts viss, ko var konsolidēt, bet mēs vairāk nevaram izdarīt. Izdarīt var pārstrāde. Parunāsim par citu aktualitāti. 8,5 miljonu eiro šim gadam ir paredzēti no valsts budžeta, lai atbalstītu lauksaimniekus. Lielākās summas nonāks tātad lopkopībā, arī augkopībā un dažādiem tirgus veicināšanas pasākumiem. Vai varat nedaudz konkrētāk pastāstīt, kurš var cerēt uz vairāk naudas, kurš uz mazāk? Vairāk naudas nav praktiski nevienai. Šīs nacionālās subsīdijas aptuveni tādā apjomā ir jau mums pēdējos 5 gadus. Ja mēs atceramies 9. gadā stingri budžetu mainot, un mēs noslīdējām no gandrīz 30 miljoniem uz šiem 8 miljoniem. Un tā šī summa nacionālajām subsīdijām ap 8 miljonu vienmēr ir. Un tā tiek sadalīta lielākoties lopkopībā, ciltsdarbam, nedaudz augkopībā, bet tas tiešām ir nedaudz. Tas, kur mums akūti pietrūkst nauda, ir, pieņemsim, pielietojamai zinātnei, pētījumiem, lai mēs spētu reaģēt šobrīd uz klimata izmaiņām un uz šīm te jaunajām lietām, kas ienāk nozarē. Mums jau pagājušo gadu ieviešot jauno lauksaimniecības politiku bija zaļināšanas prasības. Mēs esam sākuši Latvijā audzēt vairāk lauku pupas, zirņus. Mums vispār nav pētījumu par šīm kultūrām, ne augkopībā, kā mums izaudzēt lielākas ražas un lētāk, ne lopkopībā, cik daudz drīkst izēdināt šos te pupas. Tā ir arī valsts atbildība. Tā būtu valsts atbildība, jo tas ir nepieciešams visiem sektoriem. To nevar izdarīt viens zemnieks. Kas vēl būs lielākie izaicinājumi šajā gadā? Tātad jau minējām, tā noteikti būs joprojām piena nozare. Kas vēl ir tas, kas šogad būs lauksaimnieku lielā jautājuma zīme vai lielākās cīņas epicentrs? Lauksaimniekiem šogad ir jāsāk domāt par to, kādu grib šo lauksaimniecības politiku redzēt pēc 20. gada. Tādēļ arī šonedēļ mums bija aktīvs darbs. Mēs iesākām šo nedēļu ar Baltijas lauksaimnieku organizāciju tikšanos, jo, ja mēs atceramies, mēs salīdzinoši labi un aktīvi, publiski redzam, aizstāvējām savas intereses, cīnoties par godīgiem tiešmaksājumiem. Bet analizējot rezultātus, mēs visi atzinām, ka mēs uzsākām cīņu par vēlu. Iztiksim bez streikiem šogad? Šogad cerams, ka iztiksim, bet mums ir jānosprauž savu kopējie mērķi, kā mēs Eiropā kādu mēs gribam redzēt šo lauksaimniecības politiku pēc 20. gada. Un par to mums šeit iekšēji jāvienojas Latvijā, mums jāvienojas ar kolēģiem Lietuvā un Igaunijā, un ar rudeni mums ir jāuzsāk jau Briseles gaitiņos aktīvas savu interešu lobēšanu. Maira, un sarunas noslēgumā. Šajā laikā svinām 25 gadus kopš 1991. gada barikādēm. Kādas ir jūsu atmiņas par šo laiku? Tā kā es biju tajā brīdī augstskolā, pirmajā kursā, man bija pirmā sesija. Un mēs, kā studenti, mēs arī piedalījāmies. Un man tās atmiņas, protams, ļoti romantiskas, kā mēs dziedājām pie ugunskuriem Doma laukumā. No rīta svistot gaismiņai lielā augstumā nācām šeit uz televīziju, kur bija iespējams sasildīties un izgulēties lejā vai guļot uz grīdas. Tā kā, viņas ir tādas, katrā ziņā mēs, jaunieši, droši vien nesapratām tā brīža dramatismu. Mēs ar tādu lielu pozitīvismu un deksmu un ar savām dziesmām piedalījāmies šī barikāžu laikā pasākumos. Bet es domāju, ka tikpat labi, kā arī tāpat kā tie, kuri saprata varbūt arī tajā laikā to dramatismu, mums arī tieši tāpat jums ir jāsaka paldies. Es domāju, ka tas arī ir iemesls, kāpēc mēs šeit šodien varam tā sēdēt un brīvi runāt par visām tēmām. Paldies, Tēls! Paldies par sarunu! Paldies.